sajūtas. Sajūtas mainīgas, sajūtas mānīgas, sajūtas priecīgas, sajūtas bēdīgas. Tik daudz sajūtu manā galvā, tik daudz domas raisās. Tāds sajūta, kas sajūkšu prātā. Un es negribu turēties pie tā, kas ir nestabils. Pārāk bieži viņas ir manā galvā. Un es zinu, kad arī tu ej cauri tieši tam, ka galvā ir putra, neskaidrība, bieza migla, bailes, izmisums, neziņa, vēlams zināt, vēlams kontrolēt lietas, kas tev ir apkārt. Es zinu, kad arī tu ej visam tam cauri un zini, tas ir normāli. Mēs esam tikai cilvēki. Tas savādāk nemaz nevarētu būt. Tāda vienkārši ir šī pasaule. Tās domas tev mēģina melot. Tas, ko tu dzirdi, pārsvarā ir meli. Tāpēc zini, nekad nesako cilvēkam. Un kā tajā seriālā teica, dēls, es tev došu padomu, svētu. Nekad neprast nevienam padomu. Jo tās viņa domas, tā ir viņa dzīve. Tie ir viņa meli. Tā nav īstenība. Jo tu nezini, kāds ir Dieva plāns uz tevi. Tu vienkārši to nezini. Tāpēc dot padomu nav labi. Un sekot kādam citam ir meli. Tik daudz vilšanās šajā dzīvē, tik daudz māņu, ko mēs redzam apkārt. Kaut beidzot nāktu šo zemi, kaut beidzot paņemtu mani prom no šejienes. Es vairs negribu šeit būt. Man piegriezies redzēt to, kas notiek apkārt, starp cilvēkiem, starp tuvajiem, starp maniem mīļajiem. Tik daudz melu. Tik daudz melu. Es esmu nogurs no meliem. Es esmu nogurs viņus dzirdēt. Tāpēc dzirdi man patiesību. Tev vajag palīdzību. Tev vajag krist ceļos un nožēlot savus grēkus. Tev vajag pieņemt to, ka tu pats nevari. Uzdod sev jautājumu, kas būs rīt? Kas būs rīt, ja tu nomirsi? Vai tu nonāksi tajā savā paradīzē? Vai tev liekas, ka tu pārvērtīsies par akmeni vai par kādu citu cilvēku? Jo nekam citam, kas nav Dievs, nav loģika šajā pasaulē. Jo mēs atgriežamies pie tās vienas lietas, pie grēku nožēlas. Tu vienkārši nevari nožēlot, jo lepnums pārāk liels. Tavs kronis jau spiež. Dabū viņu nost, paliks vieglāk. Jo tavu muguru vairāk nelauzīs. Tavā sirdī ienāks prieks un miers. Un miers. Tāds pārdabīgs miers, ko nevar aprakstīt.